Sveiciens visiem Mada Fizio jau 3. podkāstā, un šodien mēs vairāk runāsim par to, ka cilvēki dara, nevis nedara. Ja iepriekš mēs vairāk runājam par cilvēku tādu slinkumu un nedarīšanu, tad šodien mēs tieši uzsversim par darīšanu, kā darīt pareizi, kā sākt trenēties, kā sākt kādas aktivitātes, kā to darīt gudri, pareizi, nekaitējot savai veselībai un pats galvenais gūt no tā maksimālu prieku. Šodien ar mani kopā ir Mada Fizio fizioterapeite Elīna Cepurīte, un man ir ārkārtīgi liels prieks par to, ka mums piebiedrojās sporta ārste Sandra Rozenštoka, kas ir bijusi gan mana kursa biedrene, gan arī kolēģe kādu laiciņu, un noteikti Sandra ir tas cilvēks, pie kura es sūtu ne tikai savus ģimenes locekļus, un pati esmu bijusi uz testiem, bet arī ļoti daudz pacientus, tad, kad es jūtu, ka kaut kas īsti nav, kaut kas ar to slodzi un sirdsdarbību un kaut kas ar slodzes toleranci īsti nav labi. Nu tā, varbūt jūs, dāmas, arī pašas mazliet iepazīstiniet ar sevi. Sandra, pastāst par sevi, ko īsti dara sporta ārsts un kad kādam tas būtu vajadzīgs? Kad vajadzētu griezties pie sporta ārsta? Sporta ārsts ir tāda gan plaša specialitāte. Mēs pārbaudām cilvēku fiziskās spējas, bet ne tikai tā kā atraut no veselības, bet kopā ar veselību, jo tas veselība, sirds veselība, elpošana, muskuļu sistēma, tas ir tāds pamats, lai varētu veikt to slodzi vai sasniegums darbā gūt, vai būt mierīgs, vai būt vesels. Un tad līdz ar to tāds riņķis sanāk ap to veselību, bet fizisku aktivitāti. Otra tāda liela daļa ir sporta trauma, tāda diagnostika, ārstēšana, atgriešana sportā, atgriešana dzīvē, pilnvērtīgā, lai cilvēks dara patiešām to, ko viņš ir darījis. Un tad trešā joma ir tāda, kas saistīta ir ar ķermeņa sastāvu, ķermeņa masu, vielmaiņas regulāciju. Un līdz ar to tas arī ir saistībā gan ar uzturu, gan ar fizisku aktivitāti. Tā ir tāda trešā joma, kur iesaistās sportārs. Protams, arī komanda aprūpe, sacensība aprūpe un tā tas arī, jā. Vai arī nesportistiem vajadzētu iet pie sporta ārsta? Nesportistiem ir tad, kad viņiem ir 35, 40, 45 gadi un varbūt vairāk, un viņiem ir stresains darbs, jo fiziskā slodze mums rada ķermenim stresu. Un arī darbs, ja viņam rada stresu, līdz ar to tad esot tā kā pārbaudē ar fizisko slodzi, mēs varam paredzēt vai redzēt, kā ķermenis, kādi ir tie riski, kas ir saistīti ar viņu ikdienu. Un tad šie tie cilvēki, kuri parasti pamazām saprot, ka tā fiziska aktivitāte ļauj viņiem atbrīvoties no šī stresa. Un tad viņi nezina, ko un kā sākt, kas viņiem jau īpaši vēl ir kāda pavadoša slimība vai vēl kaut kas, tad ir sporta ārsts. Elīna, pastāst par sevi. Tu esi mūsu tāds paraugs, kur būvē savu ķermeni vairāk sevis dēļ nekā kaut kādu sacensību dēļ, ja, kur tu vari uzbūvēt savu ķermeni tā, ka uz tevis varētu mācīties anatomiju, ja, tavu muskuļu, tu perfekti pārzini muskuļu fizioloģiju un treniņu procesu, kā to muskuli vislabāk uztrenēt, ja, un pastāst, kas tevi šim motivē un kāpēc tu to dari un vai tas ir stāst to labāk. Ļoti pacelājušs tāds ievads par mani, bet jā, man tas ir svarīgi. Man tas ir svarīgi pašai priekš sevis, un manuprāt, tas ir tas būtiskākais, kas tur nedara nevienam citam vai kaut kādiem rezultātiem. Es arī esmu gājis cauri dažādiem sporta veidiem, visu kaut ko izmēģinājis, pamēģinājis, kaut kur pabijis, kaut kā satraumējusies, un tas viss man ir novedis pie tādām atziņām, ka tev ir jāstrādā ar sevi neatkarīgi no tā, cik tu pieredzējis sportists esi vai ko tu tieši izvēlies darīt. Vienmēr ir kaut kādas ekstra mazās lietiņas, pie kurām tu vari piestrādāt. Un tas man patīk pašai. Es domāju, ka tas ir tāds plusiņš tajā manā lauciņā. Un, man personīgi lielākais prieks ir dalīties ar cilvēkiem tajā, ko es zinu, jo ja es kādam kaut ko varu iemācīt, pastāstīt, parādīt, un viņš jā, es reāli sapratu, es reāli sajūtu. Tas man tādu gandarījumu rada, ka es nevaru iedomāties sevi nekur citur vispār. Jā, to mēs arī jūtam darbā. Jā. Jā. Tad tāds pirmais jautājums man būtu Sandrai par to, ka
Cilvēks grib sākt kaut ko darīt. Nu, viņš sēž birojā, viņš gribētu uzsākt tagad sagatavoties, lai viņš varētu nosēt 10 kilometrus, vai arī uzsākt kaut kādus treniņus, vai tā būtu svaru zāle, vai tas būtu, pat nav svarīgi, kas vienalga grib sākt spēlēt basketbolu. Kā sporta ārsts novērtē cilvēku fizisko sagatavotību? Kas būtu tas, kas būtu svarīgi cilvēkam ņemt vērā, un kā tu izvērtētu, vai tas cilvēks var sākt vai nevar sākt, vai viņam būtu jāaiziet no sākuma pavisam ārstnieciskās vingrošanas kursu, vai ar ko ir jāsāk? Ja mēs ejam pa tādām starptautiskām vadlīnijām, kas ir sporta medicīnā un arī kardioloģijā, spēkā pašlaik, tad, ja cilvēks vēlas sākt zemes intensitātes fizisku aktivitāti, viņš padomā par sevi, atbild uz jautājumiem, vai man kaut kas sāp, vai man ir labs asinsspiediens, vai es jūtos noguris. Nu, kādiem, ja gan ir galvas sāpes vai reiboņi, ja viņš atbild uz visiem jautājumiem, nē, man viss ir labi, tad viņš var šo zemu aktivitāti sākt arī bez sporta ārsta. Tas ir tas sākuma moments, kad sākt var jebkurš un patstāvīgi. Ja cilvēks vēlas, kā tu minēji, sagatavoties jau uz kaut kādu augstāku mērķi, tad, protams, ka tad ir ļoti labi konsultēties ar sporta ārstu vai arī veikt diagnostiku, jeb šo slodzes testu. Tad mēs varam novērtēt to, cik cilvēks ir trenēts dotajā brīdī, viņa funkcionālās, jeb fiziskās spējas, un sastādīt to plānu atbilstoši šim veselības stāvoklim un atbilstoši trenētībai. Kāda ir tagad? Nav rezultāti ne labi, ne slikti, nav tāda. Ir tāda, kāda viņi ir pašlaik. Un citreiz tas ļauj arī uzķert tādus riskus. Piemēram, ir cilvēki, kas atnāk ar labu asinsspiedienu 120, 80, bet slodzē viņam ir 250. Tas nozīmē, ka viņam tā reakcija uz stresu ir ļoti izteikta, kas viņam rada arī riskus tādā ikdienas stresainajā darbā. Līdz ar to fiziskā slodze var būt arī kā ārstniecības līdzeklis. Viņa var būt kā ārstēšana, bet viņai jābūt individuāli un pareizi plānotai. Un tad tas ir arī tas lauciņš, ko es daru. Palīdzu iesākt un palīdzu. Vai negadās bieži tā, ka cilvēks negrib sākt ar zemes intensitātes slodzi, viņš grib uzreiz jau iet sākt ar tādu kārtīgu, to pašu, ko dara viņa kolēģis, to pašu, ko dara viņa draugi, varbūt viņš ir dzirdējis, ir ļoti forši, mums ir visādas sacensības, par kurām arī vēlāk dziļāk parunāt par Hairoks, Noratlons, vēl kaut kas, un tas ir ļoti vilinoši. Tas tāds sarežģīti, bet man viens cilvēks bija tāds, es atceros konsultāciju. Viņš atnāca un teica, ka viņš skries svētdien maratonu Rīgā. Jā. Es viņam saku, jūs esat trenējies, skrējis? Nē, darbā viss pieteicās uz 5 un 10. Es domāju, ko tad es jau uz maratonu? Un viņš bija atnācis ar to, ka viņš bija iepriekšējā dienā izgājis paskriet, un viņam tagad tur potītēm, tur locītavas un ceļi kaut ko tā un tā. Pirmkārt jau cietais segums, otrkārt viņš nav vispār pieredzējis, un tad ir tādas pārgalvīgi lēmumi ir ļoti bieži, un tad cilvēki vienkārši tā kā jāatver gan tas labuma, iegūmu, gan arī to risku. Un tad vienmēr jāatcerās, ka maratons notiek katru gadu. Ka var sagatavoties un pilnvērtīgi un izbaudīt to skrējienu nākamgad, nevis riskēt ar savu dzīvību un veselību šogad. Tas, diemžēl, nav bieži, bet ir. Kā vienmēr visā vajag pakāpeniski. Jāsaka, es varu atkāpēji pateikt, ka vairāk biežāk es redzu šie tādi gadījumi reti, kad viņi atnāk pirms tam un būs tas, bet drīzāk viņi atnāk tad, kad jau noģība. Kad jau bija ļoti slikti duši, kad jau tur bija vemšana tajā treniņos, jau tā, ka viņi ir sākuši tajā augstā intensitātē, un ķermenis ir reaģējis ar izteiktām aizsarga reakcijām, ar izteiktām pazīmēm. Vai arī kā viens puisis vienreiz teica, es tur tā bodybaikos, tā braucu, pēc tam, pamodos, baigi daudz cilvēku apkārt. Tas nozīmē, ka viņš zaudēja samaņu un tur kaut kur nokrita un tā. Jā, tad šī arī ir tie cilvēki, kas nāk, un tad mēs ejam soli atpakaļ, sākam vērtēt, šķetināt, kas tur ir. Un tad sastādam pakāpenisku treniņu programmu. Jā, un arī ārstēšanu, ja vajag. Diemžēl, jā. Kā tu, Elīna, izvērtē ikdienā? Tieši tas pats, vai ne? Sportot uzsācējs, jā, pēc kā mēs vērtēsim, vai viņš drīkst, ko mēs teiksim, jā, tu drīkst iet? Ka nedrīkst, es vispār nekad nesaku, jo tas jau pats par sevi, ka cilvēks grib kaut ko darīt, tas ir apsveicami uz tā kopējā fona, ko mēs redzam, bet es saprotu, ka viņš man ir izvēlējies par padomu devēju, tad tas ir arī tas, ko es cenšos viņam sniegt. Noteikti varam izvērtēt funkcionālo to stāvokli tādā ziņā, kāda ir tie paterni viņa kaut kādos parastos tur
pietupiens, izklupiens un kā viņš saprot šīs kustības, lai pēc tam, kad viņš aiziet uz sporta zāli, visticamāk, izvēlās kaut kādus grupu treniņus vai kaut ko tam līdzīgu, tādi gudrāki varbūt sāk, kas grib tiešām kaut ko iemācīties arī viens pret viens strādāt, bet jebkurā gadījumā stāsts ir par to, kā šie cilvēki savu ķermeni kontrolē, kā viņi saprot, kas viņiem vispār ir jākontrolē, un man liekas, tas ir tāds labs veids, kā fizioterapeits tur var piedalīties, izskaidrojot, mācot, sajust, saprast, kā jūs iepriekš teicat par tām niansēm minēt, norādīt, kur viņiem varbūt katram ir kaut kāda tā lieta vai kustība vai kaut kāds izvairīšanās patērns, kur viņam īpaši jāpievērš uzmanība, un tā, lai viņš tad, kad aiziet un tajā slodzē liek savu ķermeni, lai viņš jūtas pārliecināts par to, ko dara. Nevis, es it kā izdarīju, bet tajā pašā laikā tur tādu efektu vai pārliecību par to, ka tas tiešām dod vēlamo rezultātu, nevarēju sajust. Un tas arī diezgan motivāciju, manuprāt, pazemina tiem cilvēkiem, kas ir gatavi uzsākt sākotnēji, bet neredz tos rezultātus un nesaprot, kas vainas tiem treniņiem. Un tad kaut kā lēnām padodās ar visu to darīšanu. Man liekas, ka palīdz objektīvi novērtēt. Jā. Kad cilvēks atnāk, viņu objektīvi novērtē, un tad viņš ir tādi, kas nav sportojuši, viņiem katreiz ir grūti. Katreiz, sākumā vismaz tās pirmās 4 nedēļas, bet tu jau viņiem pēc tam parādi. Tev bija tā, un tagad tu tā, redzi, tu jau esi uz priekšu. Un tas īstenībā citam tā kā, jā, tiešām. Un tas viņam tagad tāds jauns vilnis, man liekas, svarīgi. Jo, es, piemēram, tā kā man ļoti patīk skriet, un es daudz skrienu, man patīk arī piedalīties dažādos skriešanas sacensībās, un es nav jau ko darīt, skrienu un vēroju cilvēkus. Nevar no darba jau attiet nekur un skatos, kādas ir tās skriešanas tehnikas, un liekas, ka vieniem 70% cilvēku varbūt, ka skriešana nav tas piemērotākais sporta veids, jo tiek bojāts locītavs un solis tiek likts nepareizi un locītavs mums to slodzi netur. Bet atkal no otras puses ir jau labi, ka cilvēki dara vai nekustās. Tāpēc mēs esam šeit, lai par to runātu, lai cilvēki piedomātu, uz sevi paskatītos. Varbūt, piemēram, tajā skriešanas laikā man pašai patīk, tad, kad pēc kāda maratona ir fotogrāfijas, man patīk uz sevi paskatīties, kā tad man tie ceļi tur darbojās, un ko es jau nejūtu. Uz nogruma fona tīpaši es jau vairs nejūtu, kā man tas ceļš ir iekritis uz iekšu. Ja? Un tādas tās asimetrijas arī kādreiz saviem pacientiem saka, pafilmē, lūdzu. Lai tev kāds pafilmē, tad, kad tu skrien treniņu, kā lēnām. Jā, tas skriešanas tehnikas ļoti svarīgs. Mēs arī taisam, tas tehnikas analīzes. Viens varbūt tās ir tas, ko mēs uztaisam uz tās kreiceliņu, uz tām dažām minūtēm, kad cilvēks atnāk un piedomā. Bet tad, kad uz tā noguruma fona, ka viņš skrien treniņu, tad ir ļoti, ļoti svarīgi arī, vai tad arī vidē redzēt, kā tā kājas, kā liek, kā locītavs spēj izturēt un kā tā stabilitāte. Jā, tās lietas, tad kārtējo reizi mēs nonākam pie tā, jāsāk ar pamatiem, ar bāzi, vai ne, ar tām basic lietām. Jebkurā gadījumā bāzi, mēs domājam par organismu, tad tā būs sirds un elpošanas sistēma, kas apgādā, un muskuļu sistēma tā, kas to kustību veids. Un katram, kā tu minēji, ir iešanas, skriešanas kustība ir pilnīgi cita un sava. Gan soļu garums, gan atspēriens, gan ķermeņa stājas pozīcija. Un nevienmēr vajag viņu tā ļoti, ļoti laust un mainīt. Nevienmēr, jo citreiz tas atkal pārslogos citas sistēmas, jo viņas jau nav gatavas, jo cilvēks jau tā ir darījis, pieņemsim, 40 gadus. Līdz ar to tad izvērtēt tos riskus un tad pamazām caur fizioterapiju stiprinot, man liekas, ļoti feini var. Daudz ko var izdarīt, vai ne? Tikai cilvēkam ir jāsaprot. Ir jāsaprot, un ir vajag kādu no malas, kas paskatās. Jā, tā ir. Vajag kādu no malas, kas paskatās, jo mēs tāpat kā ķirurgu sevi neoperē, un cerēs mums par šiem fizioterapeitiem arī vajag kādu no malas, kas paskatās, un katram vajag kādu to treneri, fizioterapeitu, vai ne? Kas redz no malas to bildi. Jā, ļoti daudz cilvēku iegādājās dažādas viedierīces. Pat vakar satikos ar draudzenēm un sāku par šo runāt, par pulksteņiem. Tev jauns pulkstens, man jauns pulkstens. Tur skatāmies, ko tad tas pulkstens rāda, ja? Nezinu, tad pienāk ziņas, ja? Un tajā sporta pulkstenī, un it kā kaut ko sporto meitenes, bet īsti, ko tad tur tev ir rezultāti, ja? Tad tur cilvēki nemāk
Daži, protams, ir ļoti izglītoti un zina, kāpēc viņi to pulksteni nopirkuši. Ja? Daži nopērk tāpēc, ka smuki izskatās, daži nopērk tāpēc, ka visiem ir. Un īsti neizmanto to, ka tās funkcijas, kas tajā pulkstenī ir, un kā ir, vai tas šī sporta pulksteņa funkcijas ir vērā ņemamas, lai mēs uzsāktu pareizi trenēties, vai mēs varam izmantot tos rādītājus tādam pareizam treniņam. Nu, kā, ja mēs runājam par pašiem pulksteņiem, tad man jāsaka, teikt, apmēram 90% gadījumu mums sakrīt cilvēkiem, kad ir šīs viedierīces, īpaši vēl kaut kas, viņš tur kaut ko brīžiem uzlec vai rāda kaut ko savādāk vai dīvaini, vai pēkšņi kaut kas mainās. Tad mēs slodzes testā liekam paralēli kardiogrammai un skatāmies, vai viņš rāda. Apmēram, es teiktu, ka 5-7% ir tas, kad ir pulsmetra problēma, vai kontakts nav tik labs, vai tur roka pa smalku, vai kaut kāds iemesls ir. Bet pārējos tā kā labi ir daži modeļi vai tie zīmoli, kurie labāk ir ar jostiņu strādā, tās atšķirības, ja, ka pats pulkstenis nav tik precīzi. Bet citreiz atkal, ja viņš rāda kaut kādas dīvainības, beigās izrādās, ka tās sirds ritma problēmas. Tā kā, ja ir kaut kādas dīvainas lietas, kam nav jābūt, tad vienmēr vajadzētu pārbaudīt. Tas tādai atkāpēji no tā par pašu mehānismu. Bet tālāk, tie pulksteņi tā, kad viņiem ir vairāk tādas teorētiskās, es agrāk, ka mēs kādu laiku atpakaļ jau strādājām, tad es rakstīju 5 kompānijām, kas ražo pulsometrus, 3 atbildēja, un atbildes bija tādas, kad ir 1000 cilvēku notestēti, ir šī vidējie rādītāji, vidējā tabula kaut kādās robežās, kas ir tajā pulsometrā iekšā, un cilvēks ievadot savus datus, nonāk kādā ailītē. Un tad man jāsaka, tas, ko es redzu, tā kā man ir iespēja slodzes testu laikā redzēt individuālos rādītājus, un cilvēkam, kurš grib precizēt, salīdzināt, un tam mēs citreiz skatāmies, tad jāsaka, ka apmēram pusē cilvēku der. Tas, ko rāda pulsometrs, bet pusē cilvēku nedara. Nedara parasti tiem, kas ir ļoti trenēti, jo viņiem maksimālais pulss ir vispār trenētība ir augsta, bet pulss ir salīdzinoši zemāki. Vai arī citreiz nedara tiem, kas ir, iesācēji, kuriem ir ļoti augsti pulsi, tad viņš atkal, viņam pasaka, ka tev tur 120 pulsā, bet cilvēks tikko sāk tā teikt ātrāk iet, viņam ir 130, un tad viņš tāda vilšanās, ko man tagad darīt. Tad, ja nedara, tad arī ir jānāk individuāli jānosaka savas zonas, un tā kā tās 5 zonas, kas parasti tiek izmantotas, tad tās var individualizēt, noteikt, ievadīt pulsometrā, un tad līdz ar to sanāk, ka strādās ļoti precīzi, jo tas ir tas, kāpēc sportisti testējās citreiz 4, 5, 6 reizes gadā, jo viņi plāno nākamo to treniņu ciklu ļoti precīzi. Neviens liekas treniņš. Katrs treniņš, tieši tā kā teica, fizioterapijā katra kustība efektīva, tāpat arī pulsu zonās katra pulsu zona ir efektīva, kurā tur, vielmaiņa aktivizēta, kurā tur sirds izturība, ja sirds tilpuma tiek palielināta, kurā ir ātrumspējas, kur ir sliekšņi. Tā kā tās testi mums ļauj šo visu to pielietojumu, to pulsometru izmantot ļoti precīzi un individuāli. Tas ir tas, man liekas, labums. Un vēl viena lieta tāda no veselības viedokļa, ja ir cilvēkam kāda saslimšana, kā es teicu, tad arī ar pulsometru palīdzību mēs varam individuāli dozēt šo slodzi. Citreiz, protams, ir runas tests, bet runas tests, kā mēs nojaušam, viņš ir ļoti aptuvens un tā zona ir varbūt ļoti plaša. Tad pulsometrs ļauj mums pat 10 sitienu robežās ļoti mērķiecīgi strādāt. Man liekas, ka viņi tāda ļoti laba, vērtīga ierīce, tikai jāprot izmantot. Tā kā jāprot izmantot. Ļoti daudz, vismaz manā apkārt esošie cilvēki salīdzina, kāds tev ir VO2 māks. Man ir 47. Varbūt pastāst vairāk par to mistisko nosaukumu VO2 māks? Tas ir maksimālais skābekļa patēriņš. Maksimālais skābekļa patēriņš. Tas nozīmē, ja mēs ejam soli atpakaļ fizioloģijā, domājam par elpošanu, tad elpošanas procesam ir 3 daļas. Pirmā ir ventilācijas funkcija, tā ir šī plaušu funkcija. Otrā ir asins daļa, kas nozīmē, ka hemoglobīns, eritrocītā ceļo uz perifēriju, tā kā uz audiem, uz muskuļiem, piemēram. Un trešā daļa ir šī šūnu elpošana, kur notiek šī skābekļa saistīšana un okskābās gāzes sadošana. Un tad, cik ķermenis saista, tad tās ir tas skābekļa patēriņš. Slodzes testā mēs nosakām ar masku, tur arī visi šie sensori, kas nosaka ieelpā un izelpā, un tad ir šī starpība, ko ķermenis ir paņēmis. Līdz ar to man jāsaka, ka taisot šos testus ir, kad sakrīt, bet lielai daļai cilvēku teorētiskais pulsometra aprēķinātais skābekļa patēriņš nav viņu īstais reālais.
Jā, ir kaut kā 3, 4, 5, ir pat kad 10 mazāk. Tāpēc, un tad mēs skatāmies, kur ir elpošanas sistēmā problēma. Vai nav ritms pareizs. Tas pirmais posms nenostrādā, piemēram, cilvēks. Tā kā vakardien puisis elpoja 87 reizes minūtē. Mēs saprotam, ka 87 reizes ieelpot un izelpot minūtes laikā. Tātad elpošanas tilpums bija 1 litrs 100 ml. Ja? Līdz ar to, tur, kur tas skābekli ne jau elpceļos uzņem dziļāk. Ja? Un līdz ar to sanāk, ka tas elpošanas veids neļāva ķermenim tikt labi pie skābekļa. Ja? Tā kāda neefektīva tā elpošana. Jā, un tas, protams, ietekmē teorētiski, viņam aprēķināts tur 57, bet tajā reāli testā jau bija 42 tikai. Tā. Jā, to tā baigi paļauties nevajag. Tas ir teorētiskais, ko kādreiz cilvēks uzskienot kaut kādu un to maksimāli parādot varētu sasniegt. Jautājums, ja viņam ir rāda tur jebkādu ciparu, bet viņš jūt, ka viņam tomēr tā elpa trūkst, tad ir jānosaka savs īstais, praktiskais ar sensoriem. Ok, labi. Tad ir vēl viens tāds rādītājs HRV. Pulsu variabilitāte. Šos ciparus arī es esmu dzirdējis, ka daudz salīdzina. Jā, tas ir rādītājs, kas parāda, cik īstenībā nervu sistēmas regulācija. Jo nervu sistēma tās datoriņš, kas mums regulē visu organismā, un ja mēs esam mierīgi, tad mums ir tāda labāka pārvaldība ķermenim, arī labāka sirsniņas kontrole. Ja mēs atkal esam satraukti, vai mums ir bijuši pārdzīvojumi, vai mums ir pārslodze, tad īstenībā šie rādītāji arī tā kā mainās. Tas ir tāds rādītājs, nesaku, ka mēs viņu paskatāmies, bet viņu neizmantojam tādā ikdienas praksē. Tas nav konsultācijas pirmais rādītājs, ar kuru var iet. Bet viņš ierīcēs ir, cilvēki var sekot līdzi, un tas īstenībā ir tāds fona rādītājs. Man liekas, ja tas fona stress atstāja savu ietekmi, tad cilvēks vienkārši mana, varbūt tomēr kādu brīvdienu vajadzīga. Es iepriekš nebiju pievērsus uzmanību tam, atradu, gatavojoties šim, es atradu savā aplikācijā šo rādījumu, un es ļoti labi redzu, ka es nezinu, cik tur ir jābūt labi vai slikti, ja man pirms pagājušās nedēļas sākumā tas rādījums bija kaut kādi 42, 43, tad šonedēļ pēc smaga darba brīvdienās, kuras neesmu atpūtusies, neesmu izgulējusies un ir bijis daudz visa kā, man jau viņš ir nokritis 37. Es domāju, ka tas ir labs. Viņš nav varbūt tās ļoti informatīvs par kādām veselības problēmām, tas ir labs rādījums, lai padomātu par to, ka man ir vienkārši vairāk jāatpūšās un varbūt slodzi jāsamazina. Līdzsvarot. Jā, līdzsvaram tādam. Jā, viņš tieši tā ir, ka viņš iet uz leju. Jā, tieši tā ir. Jo tad sanāk tā, ka uz tā noguruma fona tā sirds ritmam ir jābūt mainīgam. Ja mēs skatāmies, citreiz ir tā elpošanas aritmija, kas īstenībā norāda tikai to, kad ir pulss ir mainīgs. Uz ieelpas sirsniņa strādā ātrāk, uz izelpas strādā mierīgāk. Un līdz ar to viņi tā kā secīgi mainās. Un ja tā rakstā patstāvīgi kardiogam, var redzēt, ka ieelpo, pat neskatoties cilvēku, var redzēt to. Un līdz ar to, ja cilvēks ir satrauktāks, viņam ir augstāks tas fona pulss, tas pamat rādītāji, un līdz ar to tā var būt mazāk. Tad pulksteņus izmantojam, un tas mums ir tādam fonam, varbūt nepieķeramies ļoti precīzi tiem cipariem, vai ne, bet izmantojam, lai sevi kontrolēti. Jā. Šī podkāsta epizode ir tapusi sadarbībā ar medicīnas preču tirgotāju uzņēmumu Remedina. Katru dienu mēs ieelpojam vismaz 20,000 reižu. Bet nevienmēr šī elpošanas kvalitāte un kapacitāte ir pietiekama. Bieži cilvēki elpo ļoti sekli un neizmanto svarīgāko muskuli, kas ir mūsu ķermenī, un tā ir diafragma. Diafragma, tieši tāpat kā jebkurš cits muskulis, ja tā netiek speciāli trenēta, tā kļūst vāja. Lai mēs varētu uzlabot diafragmas spēku, ļoti vienkārši veids ir tāds vienkārši trenažieris, kur pietiek vien ar 30 ieelpām, 5 minūšu treniņu. Mēs varam būtiski uzlabot diafragmas spēku, panākt gan labākus sportiskos sasniegumus, gan uzlabot savu pašsajūtu, mazināt nogurumu, mazināt stresu, uzlabot miega kvalitāti. Šie treniņi ir ļoti būtiski ne tikai sportistiem, bet parastiem cilvēkiem, kur varbūt ikdienā veic sēdošu darbu. Ķermenis visu laiku ir saliektā stāvoklī un diafragma nepilnvērtīgi strādā, gan arī cilvēkiem pēc smagām saslimšanām, pēc ilgstošas slimošanas, kur ir novājināta diafragma un elpošana. Un, jā, protams, sportisti ir ļoti būtiska nozīme sportiskiem sasniegumiem. Ja
arī tu vēlies uzlabot savu pašsajūtu vai sportisko sniegumu un vēlies šādu trenažieri iegādāties, tad dodies uz Remedina LV. Tur būs 3 dažādu pretestību trenažieri. Katram trenažierim ir 11 līmeņi, un ja tu vēlies, lai šo trenažieri pielāgotu tieši tavam diafragmas spēkam, tad arī šis ir iespējams sadarbībā ar Remedina LV. Pie mums, Mada Fizio, mēs taisam šādu diafragmas spēka testu. Cilvēki iet uz svaru zāli, cilvēki nodarbojas ar tādiem funkcionāliem treniņiem, tā skaitā, piemēram, crossfits vai jācelā svarus vai dažādus spēka treniņus veids. Un bieži vien aizmirst par to, ka sirds arī ir muskulis, ka diafragma arī ir muskulis un ka tam arī ir jāpievērš uzmanība. Es zinu, ka tu daudz veic spēka treniņus un tajā pašā laikā tu arī skrieni. Kāpēc tu skrieni? Par savu skriešanu es vēl nevaru lielīties, jā. Bet tu skrieni? Bet es skrienu, jā. Es skrienu, tāpēc es zinu, ka tu gaidi to atbildi, jā, lai es uzlabotu savu izturību. Tāpēc spēka treniņi ir viens, bet tā bāze arī ir jāveido, un bez tā nevar. Ir jābūt kaut kādam kardio treniņam, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu sabalansē to slodzi, jo, ja tu šausmīgi atdod sevi vienā, tu kaut ko atņem tai otrai daļai, vai arī būvē uz kaut kā tev nav tādas iespējas tur būvēt vēl klāt šobrīd. Tā kā, jā, tas ir balansam, tas nav tā, ka man, es izbaudu nenormāli, es mācos izbaudīt, jā, bet tas ir balansam, jo es saprotu, ka ja es ielieku kaut kur vairāk sevi, jo šobrīd tieši spēka attīstīšanā un muskuļu hipertrofijas treniņi ir kaut kas tāds, ko es pati vairāk pētu, skatos, kādas tās programmas eksistē, kādi ir tie efekti katrai no tām programmām, bet es saprotu, ka ir jāliek klāt arī tajā izturības ziņā, lai tas ķermenis vispār šo slodzi var panest kvalitatīvi. Jā, jo arī uzbūvējot to muskuli ar vien lielāku, jo lielāks slodzi ir sirdī, vai ne? Jo vairāk lielāks kābekļa apgāde ir vajadzīga un nedrīkst aizmirst trenēt visus muskuļus mūsu ķermenī. Ko tu saki par spēku treniņiem? Jā, kā tas, piemēram, cilvēks aiziet uz svaru zāli, paskrien, varbūt paskrien 10 minūtes uz tā skrienamā celiņa vai pabrauc ar velosipēdu vai kaut ko. Un šķiet, ka tas ir pietiekami. Un tad, kad mēs, nezinu, kā tev, bet mums ļoti daudz tādu klienti ir, jā, es jau daru, taču uz zāli pietiek to. Jā, tāds termins sporta zāle, ko parasti cilvēki tā kā min, man liekas, ka tad jāprecizē, ko viņš tur dara. Visbiežāk trenažieri, jā. Jā, visbiežāk trenažieri. Un visbiežāk tas, kad iesildīšanās ir pāpļojot, un tad uzreiz uz tā trenažiera. Un īstenībā tās sistēmas nemaz nav gatavas. Ja, sirds nav gatava apgādāt muskuļus, un elpošanas sistēma arī nav gatava. Un tas tiek radīts ar tādu stresu. Un tas, ko es redzu slodzes testa rezultātos, kad ja vēl ir tā kā burtiski tā ir pāpļošana, uzreiz metamies uz lieliem svariem, tad cilvēki šādi panāk hipertonisku, paaugstināt asinsspiediena reakciju. Viņi tā kā adaptē nepareizi, viņi tā kā uztrenē to ķermeni, to sirdi strādāt uzreiz ar milzīgu spēku, pat salīdzinoši pie nelielas slodzes. Un tas atkal savukārt rada tos nākamos riskus, ja, un atkal pārslodzi ilgtermiņā tieši sirdī. Un varbūt arī biezākas sienas, bet asinsvadi sirdī, kas apgādā pašu sirdi tik, cik viņi ir. Līdz ar to tur rodās tāds disbalans. Ja? Jā, tas ir tāds, bet kopumā spēka treniņš, mēs bez viņa nevaram. Mēs bez viņa galīgi nevaram, jo citādā, kas to muskuļu masu mums saglabās, vai ne, arī kaulu izturību, arī vielmaiņu labu un tā tālāk. Ja, tā kā, bet viņam jābūt tā kā konfektētam, spēka treniņam iepakotam, kā jau tikko minēju, skriešanas ievadā vai paralēli skriešanai. Ja, kas, nav obligāti jābūt skriešanai, varbūt arī riteņbraukšana, skrituļošana, jebkur cita fiziskā slodze, bet kas ir ar izturības elementu. Jo man liekas, ka citreiz, ja cilvēks tikai apmeklē trenažierus un tā kā arī nav šī individuālā vingrošana, fizioterapija, varbūt tā, tad koordinācija nav tik laba. Jā, un izturības spējas, ja aerobās spējas ir zemes, parasti sliekšņi ļoti zem, arī anaerobais slieksnis ir zemes. Jā, tas sanāk tā, ka cilvēks attīst nostīt vienu īpašību spēku no 6. Ja, un tas sanāk līdz ar to, tas iegūms arī uz tādu veselības profilaks, ja ilgdzīvošana ir salīdzinoši mazāks. Visam ir atkal jābūt kombinētam, vai ne? Jā. Labi, bet bieži vien tādos funkcionālos treniņos, tā skaitā crossfitā,
tiek teikts, ka tas ir kardiotreniņš, bet tas ir ļoti augstā intensitātē. Jā. Un ja cilvēkam nav tā bāze, vai viņš to drīkst darīt tik augstā intensitātē, un ko viņš no tā iegūs un kādi riski? Jā, man laikam sākumā jāizskaidro vārds kardio, ka viņam ir dažādas nozīmes sporta medicīnā un sporta klubā. Tā kā dažādas. Sporta medicīnā kardio, ja bāzes slodze ir tā, ka sirds sūknē vislielāko tilpumu, līdz ar to tā ir zema, vienmērīgi lēnais skrējiens, tāds apnicīgs riteņbrauciens ar dabas skatīšanu. Savukārt sporta klubā par kardio sauc tur, kur sirdī ir vislielākā slodze, augsts intensitātes aerobika, tur body pump, tāds ļoti intensīvs, tiek saukt par kardio. Vai arī tur skrejceļā ātri izskrēja un tā. Jā, līdz ar to tie ir tā kā dažādi termini. Pats par sevi, ja mēs runājam par crossfitu, tur vairāk ir tā, kad sanāk, kad tā parasti tā nodarbība notiek grupā un salīdzinoši tā intensitāte augsta. Līdz ar to nevienmēr visi cilvēki ir gatavi. Tie, kas atnāk līdz manīm, ir tie, kuriem tur vai tur seja par sārtu, vai tur elpa pietrūka, vai tur reibons uznāca vai kaut kā. Tas nozīmē, ka tā grupa, tie spēcīgākie dara un tie pārējiem jātiek līdzi. Un sanāk, ka to intensitāti nenosaka individuāli cilvēki, bet viņi nosaka grupas kopējais. Tas, ja, un, protams, ka stiprākie vienmēr ievelk tos vājākos. Ja, un līdz ar to tas ir tas, kas var radīt tādu pārslodzi, nevis uzreiz pārslodzi ilgtermiņā, bet šodien, tagad šajā nodarbībā ir pa daudz. Jā, tas ir tāds, man liekas, crossfita tāds risks. Un otrs ir tas, ka, ja tev jāpaspēj, ja tas iepriekšējais izdarīt to vingrinājumu 10 sekundēs, un es arī gribu, tad kāda tehnika? Galvenais man iekļauties 10 sekundēs. Tas sacensība elements ir tas, kas traucē, vai ne? Jā, bet kā tad, kā, piemēram, mēs cilvēkiem varētu ieteikt? Mēs, kā Elīna arī teica, un es arī nekad nevienam nesaku, ka nevajag darīt. Jā, pilnīgi noteikti. Ejiet, lūdzu, un dariet, lūdzu, tikai nesēdiet dīvānā, ja, ne? Kustamies visi, un pēc iespējas vairāk. Kā mēs varētu ieteikt tādu ideālo tādu modeli? Cik būtu jāskrien zemā, vai jāsoļo, vai jābrauc ar velosipēdu, vai jānūjo, vai jebkas jādara tajā zemajā intensitātē, tādā bāzes treniņā, tad cik daudz to spēku vingrinājumus un augsto intensitāti. Kā to balansu atrast? Cilvēkam pasaka, ka viņam vajadzētu vēl kādu treniņu klāt, un šeit taču nav laika. Jā, protams. Jā, tas ir vēl viena lieta, ko es redzu konsultācijās, ka cilvēki īpaši tiek tādi aizņemti uzņēmēji un tādi. Ja? Viņi saka, es taču tikko naudu, laiku veltīju, un jūs man sakat, ka man trenētība ir zema. Ko tu tos 3 gadus darīji? Es saku, redz, te mums jāpamaina šādu slodzīti, te mums jāieliek šādi, jums vajadzētu labāk un tā, kad viņi nav mērķiecīgi. Tā kā es nekritizēju to, kas bija, bet mēs tā kā uz to nākotni vēršamies. Ja? Bet kopumā, ja tā kā cilvēks, pieņemsim, tā kā tu sākumā teici, ka ja viņš ir pasīvs un sāk, tad es teiktu, sākumā pirmie 2 mēneši jākoncentrējās vienkārši uz zemes intensitātes slodzi. Vai es eju, ja, piemēram, jūtu, ka baigi negribās, vienalga kādās drēbēs esmu, eju ārā staigāt, bet jo laiks man ir veltīts man un fiziskai aktivitātei, tad es daru jebko fiziskai aktivitātei. Ja, es neizlaižu, jo sākumā ir tas pieredums, kas ir jāveido vispār cilvēkam. Tad, kad ir tie 2 mēneši pagājuši, tad cilvēks jau sajūt, šito jau es varu, tad viņš jau sāk atvērt acis un sāk saprast, ko vai riteni, vai skrituļus, vai ko, jo sākumā īstenībā pat būtībā vienalga. Nebūtu vēlams, ka tā būtu ļoti augsta intensitātes, aerobika vai vēl kādas crossfits un tā tālāk, jo cilvēka ķermenis nav gatavs. Mums ir jāsagatavo gan sirds un elpošanas sistēma, jo, ja cilvēks ir iepriekš sportojis un viņam ir bijis pārtraukums, muskuļu atmiņa ir tā, kas saglabājas visilgāk. Viņš gan atcerēsies, no kuras puses ritenim jāuzkāpj, gan vēl kaut kādas lietas kā tur. Bet jāņem vērā tā trenētība un veselības stāvoklis, kas ir pašlaik. Tāpēc līdz ar to tā zemā vidējā slodze bet augsto intensitāti atstājam tad, kad mēs esam jau iestrādājušies, saprotam bez sūdzībām, kad varam un ejam tālāk sūdzības, risinam. Testējamies, pārbaudamies un tā. Ar sabalansēt to spēku un izturību, ja tas piedod, kas ir pārtrauc, tad to spēku izturību, man liekas, kad ir tā, ka svarīgi, kad sākumā ir tā bāze, piemēram, ja 3 reizes nedēļā, ņemsim tā, ja, tad sākumā 1. mēnesis ir tikai bāze, 2. mēnesis ir 2 bāze un 1 jau sākam kaut ko darīt vairāk un tā. Tas ir tāds, un arī līdz ar to līdzīgi arī spēkā, ja sākumā ir izcili būt, ja, piemēram, var strādāt ar fizioterapeitu 1 pret 1, kurš saprot, kur ir tavas vājās vietas, un tad ir tie 2-3 mēneši, kad nostiprini, un tad tālāk tev var būt grupu nodarbības un tā tālāk, ja, man liekas, kad... Atkal sākt ar pamatiem. Es domāju, ka tiem bāzes treniņiem arī ļoti labi nodara soļu izaicinājumi.
Ka tas ir ļoti labi, ja cilvēki, protams, pavalkās un tiešām to dara un iekrīt mazliet azartā, jo es tagad šajā mēnesī esmu izmēģinājis vairākās grupās, un es esmu pārsteigts par tiem cilvēkiem, cik viņi ļoti uzreiz pēkšņi tie, kas nekur nekad negāja kājām, pēkšņi visi iet un noiet ne tikai obligātos 10 000 soļus, bet noiet pat 20 000 soļus, un viņi staigā, viņi neskrien, viņi nenodara sev pāri, un viņi veido ieradumu, un man ļoti daudz cilvēku arī saka, ārprāt, cik labi, es jūtos tik labi, ir pagājušas 3 nedēļas, un cilvēki jūtās labi. Un atliek tikai iziet vakarā uz stundu kārtīgi pastaigāt, tādā kārtīgā tempiņā. Jāiet jau ātri, ja grib tos soļus savā. Jāiet ātri. Pastaigi nesanāk, jā. Tos, kas ir līdz toaletē. Tev tie neskaitīt, jā, tos, kas līdz toaletē neskaitīt, jā. Jā, tad otrs svarīgais muskulis par sirsniņu mēs runājam par sirds treniņiem – diafragma. Ja? Diafragmai mēs pievēršam ar vien lielāku uzmanību ne tikai kā elpošanas muskulim, bet arī kā visa ķermeņa stabilizatoram. Vai ne? Tas mums sākās viss no centriņa, cik mēs spēcīgi esam savā centrā, tik spēcīgi mēs varēsim rīkoties ar savām rokām, kājām un savu ķermeni. Kā Elīna, tu diafragmas nozīmi var komentēt? Pirmkārt, noteikti jāpiemina ir tas, ka mēs ieelpojam dienas laikā kaut kādas 20 līdz 30 tūkstoši reizes, atkarībā no tā elpošanas stereotipa. Tā kā es domāju, tas ir pietiekams pieturas punkts, lai saprastu, ka tam ir kaut kāda nozīme, kā tu to dari un cik bieži tu ieelpo un kāds ir tas patērns un ko tu dari vēl papildus, jo tas noslēgo to elpošanas sistēmu. Bet tieši par diafragmu runājot, visi lielākā daļā jau zināms, ka tas ir tāds kupolveida muskulis un tas atdala principā ķermeņa augšdaļu no vēdera dobuma un turiet arī cauri asinsvadi, nervi, gremošanas sistēma. Tagad tas, kādā stāvoklī šis muskulis būs un kā mēs par tā kontroli jutīsimies, tas ietekmēs arī visas citas ķermeņa sistēmas. Un šeit ir ļoti liela nozīme, ko es uzreiz cilvēkiem vienmēr stāstu arī stājai. Arī tam, kā uzreiz iztaisnojas. Ja? Tā kā pieminēja diafragmu, es uzreiz ievilku dziļu elpu, tad tagad iztaisnojas. Jā, tātad stājai tam, kādā pozīcijā cilvēki vispār ikdienu pavada, jo kas ir par sēdēšanu ilgstošu, mums ir viens, ka ir šī gravitācija no augšas, bet no lejas, ko mēs izdarām tādu, kas varbūt nav tik ļoti dabīgi mums paredzēts, mums ir arī šis spiediens no ieguņa puses, kas kustībā mums tā nenotiek. Ja? Tātad, respektīvi, mēs iesprostojam visu šķītiņu sevi tajā visā ķermeņa funkcionalitātei, kā tas it kā būtu paredzēts, bet idejiski elpošana notiek ļoti ar diafragmu un tā dziļāk, ja mēs ļaujam kustībām vispār ķermenī notikt un ja mēs esam aktīvi, bet mēs lēnām tātad izvairoties no šīm kustībām un sevi tā kā spiežot no lejas un no augšas ir dabīgi, bet no lejas tieši mēs ierobežojam šo diafragmas kustīgumu jau tādā līmenī, ka ķermenis pārmācās. Ķermenis vispār ir enerģiju tāda taupoša sistēma un vienmēr kaut ko pietaupīt, tas mums tā ir iestrādāts tā kā it kā izdzīvošanas instinkts, ja? Un tad mēs, ja mēs ietaupam to elpošanas kvalitāti, elpojot ļoti virspusēji un izmantojot vairāk elpošanas palīgu muskuļus nekā diafragmu, mēs sevi aplaupām, tāpēc, ka tā elpošana nav tik kvalitatīva, mēs patērējam lielāku muskuļu darbu patiesībā no šiem te visiem virspusējiem muskuļiem, mums rodas lielāks springums, jo mums, kā jau tu minēji par to, ka tas ir svarīgs arī stabilizējošs muskulis, visu to stabilizējošo centru mēs varētu iedomāties kā tādu cilindru, ja? Un diafragma ir cilindra virspusīte, apakšā mums ir ieguņu pamats muskultūra, tad nāk no muguras dziļie stabilizatori un priekšpusē, protams, vēdera priekšējā siena un tas transversus abdominis muskuls, un tam visam savā starpā ir jāsadarbojas, bet, ja mēs iegāžamies krēslā, nosēžam visu dienu, mugura ir kaut kādā X pozīcijā, vēders pilnīgi atslābis, gūži saliecēji muskuļi visu laiku ir saīsinātā pozīcijā, tad kādu funkcionalitāti mēs sagaidām no diafragmas. Tā kā idejiski tas ir loģiski, ka viņi sāk strādāt mazāk efektīvi, bet praktiski tam būtu jāpievērš uzmanību, jo šis diafragmas darbs ir pilnīgi absolūti visu laiku.
kā mēs, ja mēs elpojam, tad mēs dzīvojam. Ja? Bez tā iztikt nevar. Un tad atkal mēs atgriežamies pie tā, ko fizioterapeits tad vienmēr izvērtē, kādas tur ir kustības, vai diafragma vispār iesaistās elpošanā, kvalitatīvi iesaistās elpošanas tajā stereotipā, un kaut kā mēģinam novirzīt tos cilvēkus, ka varbūt tomēr ir jāpiedomā un jāsāk kaut kas trenēt un pie kaut kā piedomāt arī šajā jomā, ņemot vērā to nozīmi, kā orgānu kaut kādos darbībās, tā arī vienkārši kardiovaskulārajā veselībā. Nu jā, tā nozīme sāks. Tā var būt gan pie piemēram, muguras sāpēm, vai ne? Protams, mēs sākam tāpēc, visu ar ka tas ir diafragmu. stabilizējušies centrs. Un vispār visa dzīve sāks ar ielpu, vai ne? Tā kā tas var noderēt. Kaut ko vairāk zināt par to. Jā, mēs kā klīnika, kā Mada Fizio jau vairāk kā gadu taisam diafragmas spēka testu saviem pacientiem, un tas ir ļoti dažādam pacientu lokam, gan cilvēkiem, kuri ir pārslimojuši kādas plaušu saslimšanas vai pēc kaut kādas ilgstošas slimošanas, vai kuri grib uzsākt sportot, vai arī tie ir profesionāli sportisti, kas mums šobrīd ir biatlona izlase pie mums testējās, un tie rezultāti ir ļoti interesanti. Es tā teikšu, ka viņi nebūtu nav tā. Arī sportisti mums ir bijuši dažādi, gan tie, kas nodarbojas ar triatlonu, velobraucēji, taisījām pētījumus ritimbraucējiem, un kā izrādās, nebūtu sportistiem šī diafragma nav tik spēcīga, un nebūtu visi sportisti neprot diafragmu izmantot un nemazam ieslēgt. Un tas bija pārsteidzoši. Labākie rezultāti bija cilvēkam, kurš spēlē pušamos instrumentus. Mūziķim, nevis sportistam. Nav nemaz tik pārsteidzoši. Pārsteidzoši tādā ziņā, ka sportistiem tie rezultāti pat varētu teikt, ka ir zemāka zem kaut kādas. Es gribētu teikt, ka mums ir maza uzmanība tiek pievērsta elpošanas veidam, elpošanas ritmam, jau skolas sportā un jau vēlāk arī sportā, diemžēl arī. Jā, nu par to, tāpēc arī par šo mēs vēlamies runāt daudz un pievēršam tam uzmanību un taisam šos testus, pielāgojam trenažierus. Un es zinu arī, ka tu šos treniņus izmanto savā darbā saviem pacientiem, iesaki. Kā tu vērtē, kā vispār kaut kādas tendences gan tavā darbā, gan varbūt pasaules līmenī, kā tiek pievērst uzmanību diafragmai? Diafragma ir ļoti, ļoti svarīgs muskuls, kā jau tikko izstāstīja, bet sportā, ja mēs runājam par tādiem sporta veidiem, kuros ir jāveic ļoti precīzas kustības, piemēram, sporta vingrošana, mākslas vingrošana, daļslidošana, tādas, kur ir ļoti, ļoti liela kustība precizitāte, vēl daudzos citos. Diafragmai ir nozīme, ja vēdera elpošanai ir nozīme ar to, ka kustība var būt ļoti precīza. Izmantojot krūšu elpošanu, iesaistot plecjoslas muskultūru, mēs uzreiz nojaušam, cik liels ir patēriņš, jo tie arī ir muskuļi, kuriem vajadzēs apgādes, kābekli un pārējo, arī okadrātus, bet otrs arī pati kustība kļūst. Ja, ķermenim ir jādara precīzi, vēl jāelpo un tā tālāk. Ja. Līdz ar to, tāpēc tā vēdera elpošana sportā ir tāds viens no pamatiņiem, kuru tā kā mēs skatāmies. Un līdz ar to arī slodzes testā tur vēl papildus skatos elpošanas veidu, frekvenci, ar cik bieži elpo cilvēks, cik dziļi elpo. Un tad ir vēl tādas ļoti specifiskas, ka citreiz veidojās cilvēkam laringospazma, ko provocē fiziskā slodze. Tas nav bieži, bet tas ir reāli traucējoši. Tas ir pilnīgi pretstatā bronhālajai astmai. Ja bronhālā astmas gadījumā ir grūti izelpa, šajā gadījumā ir grūti ieelpa. Un viņa ir tāda finišā, kad cilvēks jau ir sportojis, viņa tāda ļoti skaļa ir un tāda, var just, ka viņš tur cīnās pēc tā gaisa, bet tās ir balsenes spazmas. Un tas ir vēl viens gadījums, kuram jau tādos oficiālās pasaules vadlīnijās ir tieši šie elpošanas trenažieri, šī diagnostika un tad sekojoši arī iekal treniņi. Un šie gadījumi, kā es teicu, elpošanas ritms, diafragmas nemācēšana, izelpot, tieši izelpā izmantošana, tad iet tie, kuros gadījumos mēs izmantojam šos elpošanas trenažierus. Man jāsaka, man bija iespēja arī pašai izmēģināt viņu, un jāsaka, sākumā tā sajūta bija diezgan smacīga. Tāda, ka tā kā liekas, ka tev nav tā kā. Mazliet baisi, vai ne? Un tad, un tad tādu nedēļu tu pastrādā un saproti, nē, šis jau ir labi. Es jau varu iet tā kā mēģināt varbūt nākamo, jo šis man liekas tā kā jau ir ok. Man ir trenažieris, es viņu lietu tur mašīnā.
Es apstājos sastrēgumā, man viņš visu laiku mētājās pa mašīnu, un sastrēgumā es cenšos nepaņemt telefonu rokā, nepaskrolēt, bet paņem trenažieri 30 ieelpas, izelpas, un man ir treniņš noticis vienkārši sēžot mašīnā. Un es arī jūtu ļoti labu efektu no tā skrienot, man ir daudz vieglāk uzsākt, man ir daudz vieglāk uzskriet kalnā, piemēram. Ja, man nav tādas vairs tāda tiekšanās pēc elpas, tādas aizdus. Jā. Man tiešām šis efekts ir, un man patīk, un es to lietoju. Un iesaku arī cilvēkiem, man liekas, ka ir labi, ja viņu sakombinē kopā. Ja šeit, piemēram, tas elpošanas trenažeris palīdz ieslēgt tos muskuļus, iemāc lietot, bet tas ir miera stāvoklī. Un tad ir svarīgi, ka mēs saliekam kopā ar to veidu, kā cilvēks lieto to slodzē. Mēs esam mēģinājuši riteņbraucējiem. Diezgan, kamēr cilvēks ir uz tā trenažiera vēl varam, tomēr ir drošā vidē, ja? Jā, protams. Bet, protams, kustībā tas ir diezgan sarežģīti. Bet, zin kā, man liekas, ka tad šajos gadījumos parasti izmanto tā, ka daram to treniņos kontrolētā vidē, un pēc tam to cenšamies pārnest bez jau trenažiera. Tā kā to veidu. Tā kā vienkārši piedomāt pie tā. Jā. Vai tas tā ir? Tad, kad es skrienu, man pulss uzkāpj augsts. Es domāju, ka tas tā ir. Es vienkārši gribētu tavu apstiprinājumu, kā sporta ārsts apstiprinājumu. Redzu, ka tas pulss ir par augstu. Piedomāju pie diafragmālās elpošanas. Un man pulsiņš smuki nokrīt. Vismaz pa 5 sitieniem. Jā, tā ir. 5, tad citreiz pat redzu 15 sitieni, jo tāpēc, ka senāk izelpa, pilnvērtīgi izelpa, tas ir stimuls parasimpātiskā nervu sistēmai, tāds tieši uzreiz. Un īstenībā tas ir tā, kas nomierina, tā, kas iedod lielāku rezervi, tā, kas ļauj sirdī garākas pauzes starp darba kompleksiem. Tas nozīmē, ka viņi tiek pilnvērtīgāk apasņot, līdz ar to viss ķermenis tā kā strādā efektīvāk bez tādas dzīšanas, bez tādas pārslodzes iespējām un tā. Jā, tā ir. Tad cilvēkiem ar augstajiem pulsiem, kuriem jāsāk lēnām. Sākam lēnām, sākam visu ar elpošanu. Vai ne? Un tad, kad esam slodzē un redzam, ka pulkstenis rāda jau tur, dažiem ir arī kaut kādi skaņu signāli, kas signalizē, ka apstājies, ir par traku, ja? Jā, bet varbūt nevienmēr ir jāstājās, vienkārši ir jāpaiet lēnāk mazliet, vai jāpaskrien lēnāk. Mazliet lēnāks, jā. Atgūst elpu, atgūst elpu, pālpo ar diafragmu, piedomā pie tā, uzliec roku uz vēdera, ielpo, izelpo un jau tu nodarīs savam organismam kaut ko vērtīgu un labu, vai ne? Nenovadīsim pārslodzē. Jā, tad beidzot mēs esam nonākuši pie tā svarīgāko darīt ikdienā par slodzes testiem. Pastāst, lūdzu, kam vajag veikt slodzes testu? Vai cilvēkam, jau sākumā mēs pie tā jau sākām šo tēmu, ja, kad tu teici, ka, ja cilvēks kaut kā mērķiecīgi gatavojās, tad vajadzētu. Bet tu vari taču skriet arī tos 10 kilometrus bez tā testa, vai ne? Jā, visas atbildes uz saviem jautājumiem ir nē, man nesāp galva, man nav sūdzības, man nekas, jā. Nevajag to testu, jā? Bet man nesāp galva, bet man puls ir 170 skriet. Tad vajag. Bet ja man nesāp galva, cilvēku, man ir bieži tādi pacienti. Es jūtos labi, es saku, tu kādreiz pakontrolē to, ko to pulkstenis rāda. Es tur kādreiz paskatos, man ir tur kaut kāds 160, 170. Tas ir tad, ja viņi redz, bieži vien cilvēkiem tur ir procenti. Viņi nezin, ko tie procenti nozīmē. Jā, viņi redz, jā, un tad vajadzētu droši vien to testu. Viņi redz sarkanā zonā, ka ir, bet... Jā. Kad efektīvi strādā. Viens puisis man bija konsultācijā, viņš man saka, vakar man bija 205, un aizvakar bija 206 treniņā. Redz, kā es trenējos. Kas malacis, jā. Un es domāju, no kur galva man tagad sākt stāstīt, ka tas nav trenēties, bet ka tas ir nozīmē, ka sirds nav gatava tai slodzei, ko dara ķermeņa muskuļi. Jā, man jāsaka, ka ja kopā par to testu runājot, tad tas pacientu loks ir no 4 gadiem līdz 94 gadiem. Tas ir tie cilvēki, ļoti dažādi, gan dzimumi, vecumi, mērķi dažādi. Un tas, man liekas, ir tā testa burvība, ka mēs varam tā kā gan paredzēt to, ka cilvēks tas, kas reiz ņemts ikdienā, bet viņam paralēli ir fiziska aktivitāte, lai viņš tā kā ilgi dzīvot, būtu veselīgs, un mēs uzķertu jebkādu slimību pazīmes pēc iespējas ātrāk un jau ar fizisko slodzi vai ar kādiem citiem līdzekļiem palīdzētu attālināt kādu brīdi, kad jādzer zāles, pieņemsim, ar paaugstināts asinsspiediena gadījumā tas ļoti labi strādā.
Vai arī, piemēram, veģetīvā distonija, tas ir tā, ko mēs ārstējam, dažādas nervu sistēmas regulācijas traucējumi un tā tālāk. Nu jā, tad vēl viena tāda grupa ir cilvēki, kuriem ir sūdzības. Tā vienkārši ir sūdzības, vai arī fiziskā slodzē ir sūdzības, tur elptrūks, reibonis, noģība, galvas sāpes, jā, dažādi. Citreiz ir slikta dūša, vemšana, treniņa laikā 4 reizes jāizskrien pavemt. Un cilvēkam liekas, ka man tā ir, un tas ir labi. Es saku, nē, tā nav, jūs zaudējat ūdeni arī, un viss, jums ir slodzes vilmaiņas traucējumi. Tas ir vēl viens tāds liels lauks, ko mēs varam slodzes testā tā kā pierādīt noteikti. Un tā. Ļoti reti, bet kad ir kaut kādas iedzimtas muskuļu slimības, kad arī var pateikt, kad ir savādāk, kad jums jāplāno slodzes šādi, tieši šādi un nekā savādāk, jā, ir tāda, bet tas ir reti. Nu, man liekas, tā ir tāda, un tad ir vēl tādi cilvēki, kas ir tā kā aizņemti tajā ikdienā, kuriem ir stress, ļoti liela atbildība. Un tad ir citreiz kādā brīdī, kad tā nervu sistēma uzdod par savu tādu atbildība tik liela, ka pa nakti nevar īsti atslāpt, nevar īsti tā, un ilgtermiņā tas atstāja tādas pārslodzes pazīmes, kurš izdegšanu sāk just, kurš atbildību, un tad ir tā, kad atnāk un ir tāds nervu kamols, tāds man te iedūr, man te tas, un katru savu kaut ko, kas notiek ķermenī, pārvērš par tādu lielu kaut problēmu. Un tad, kad mēs sākam slodzes testu, un tad es tur blakus esmu, un tagad skatos, es saku, kā jūs jūtaties? Nē, labi. Un beigās brauc tur 350 vats, kas ir liela slodze. Jā, liels slodzes, bet tikai tāpēc, ka cilvēkam sajūt, ka viņš ir drošā vidē. Viņš ir drošībā, jā. Un tad tā ir vēl viena tāda grupa cilvēku, ko viņi no testa beigās paņem to, kad es esmu vesels. Jā, kad es varu veikt slodzi, ja es to daru pareizi, bet es varu to darīt. Man nav, tās ir tās visādas kaut kādas. Kaut tās bailes, vai ne? Kas cilvēkam ir bailes, viņam kaut kas notiks. Un tas viņu apstādina. Jā, tu saki no 4 gadiem. Jā, man tad ir tad, kad vecāki vēlas pārbaudīt bērnu pirms viņš sāks sporta nodarbības. Bet kā 4-gadīgam bērnam var šo testu? Viņš ir uz skrejceļa. Uz skrejceļa, un viņam arī tiek uzlikta maska? Jā, viņam ir tieši tas pats. Viņam ir asinsspiediena manžetīte maziņa, viņa elektrodi mazie, un maska mums ir XS. Bet bērniem jau arī rādītāji ir pavisam savādāk. Jā. Protams, viņi arī, protams, arī tie bērniem arī šajā gadījumā ir tā, kad tiek taisīts, kāpēc viņi ir uz skrejceļa, tāpēc, ka viņi nevar aizsniegt pedāļus. Riteņi ir no 1,20 m. Tā. Un sanāk, kad viņi taisa tik tālu, cik viņi jūtās forši, droši. Mēs viņus drošinām, mēs esam aiz viņiem, mēs visu laiku esam tā kā neturam, bet tā kā esam 3 centimetri no viņiem. Tā, ka viņi ir visu laiku tādā un esam komunikācijā. Ir citreiz, kad atnāk 4-gadnieku atveda un viņš tomēr nav gatavs mammai no tā klēpja izkāpt. Tad es saku, nekas, redzat, viss te notiek, tad mēs tur tā kā ekskursijā tur paspēlējamies ar bumbām un tad nāk nākamgad. Vai bieži šajos testos arī, es nerunāju par sportistiem, šobrīd mēs negribu šim laukam nemazam pieskarties tādiem profesionāliem sportam, bet vairāk tiem hobiju sportistiem, brīvdienas sportistiem bieži sanāk tā, ka tajā testā tu atrodi kādas lielas novirzes no normas un problēmas un saslimšanas? Es atrodu paaugstinātās asinsspiediens, atrodu išēmiskas izmaiņas, un tās ir tādas galvenās, kas galveno tādu risku rada. Tad es atrodu pagarinātu atjaunošanos, atrodu slodzes vielmaiņas traucējumus, ka cilvēks mostās jau nogurs, ka viņš visu laiku jūtas ar tādu fonu. Tā kā vakardien viena dāma teica, ka es daru tāpēc, kad es esmu gājusi, tāpēc, kad man 3 reizes nedēļā jāiet, bet man vairs nav prieka no aktivitātes, man vairs nav un tas ir pēc kāda kalnos gājiena. Tas nozīmē, tad ķermenis nespēja atjaunoties, vielmaiņas, slodzes vielmaiņa, pienskābes vielmaiņa tika nojaukta, un visu laiku viņi tā arī dzīvo tajā stāvoklī. Un līdz ar to tie ir tādi gadījumi, kurus var kuri jāsūta tālāk uz diagnostiku. Tur mums ir laba sadarbība ar kardioloģijas centru, apusēji. Mēs tur abējādi. Un šeit jāsaka arī cilvēkiem, kuriem bijuši veselības notikumi, pieņemsim miokarda infarkts vai vēl kādu, pieņemsim, stenti ielikt sirsniņā, sirds asinsvados un tā. Arī viņiem ir vajadzīga aktivitāte. Tad atkal savukārt kardiologu sūta, un tad mēs atkal plānojam viņiem slodzi. Tā kā īstenībā šeit arī pulmonologi, arī endokrinologi, cilvēkam, kuram cukurdiabēts un tā. Tās ir tās lietas, ka tā sporta medicīna jau ir mazliet tā kā profesionāls sportistas, bet pārējie ir tikpat svarīgi.
tikpat svarīgi. Tikpat svarīgi, nu, tīpaši tie 4-gadīgie bērni, vai ne, kuriem būs jākļūst kādreiz par sportistiem un sākt to visu laicīgi un neielaist un nepārspīlēt un neatapties tajā brīdī, kad ir pa vēlu. Tu pieminēji atjaunošanos, cik būtiski un cik cilvēki vispār pievērš uzmanību tai atjaunošanās fāzē. Un cik daudz, es ar šo bieži dzirdu no cilvēkiem, šodien noskrēju. Tagad vienās brīvdienās vienu maratonu, nākamajās brīvdienās es atkal kaut kur piedalos, un cilvēki aizmirst to, ka ķermenim ir jāatjaunojās. Man liekas, ka mums jāliek kopā tā ikdiena, tā kā tu stāstīji par savu nedēļas nogali, tāda mums laikam ir visiem pa laikam kādi, jo tāpēc, ka mēs esam motivēti, mēs esam aizņemti, mums ir ģimene, darbs, hobiji, sports un tā tālāk. Un tad līdz ar to tajā ritenī mēs nereti aiznoliekam sevi tur tajā otrajā plānā. Un tad tā atjaunošanās citreiz ir tā, ka ja viņa neļauj ķermenim tā kā pilnvērtīgi atjaunoties ilgtermiņā, tad viņš, protams, ka viņš dos par sev manīt. Dažādos veidos, un vai tā būs kāda slimības izpausme, sākotnēji, vai tas jau būs kaut kāds nopietnāks stāvoklis. Man liekas, ka arī tās aizsarga reakcijas pamanīt, jebkas, kas nav bijis iepriekš, nezinu, tirpšana, galvas sāpes, reiboņi, jebkas, kas nav bijis, un darīt uzmanīgi. Iedot sev sākumā atpūt brīvdienu, nepāriet un meklēja palīdzību. Nevis spiest no sevis kaut kādu maksimumu ārā. Nē, man tagad bija paredzēts treniņš, tagad tieši treniņā labāk iziet vienkārši pastaigāt. Neizlaist to, vai ne? Tā kā tu sākumā teici, un kā es arī uzskatu, ka tajā, ja tu esi ieplānojis, paliec pie tās kustības, tad pamaini slodzi. Aiziet papeldi, izbrauc ar velosipēdu vieglu braucienu, vai ne? Bet nedod sev virsū to slodzi atkal tajā augstajā intensitātē. Mums ir daži pacienti, kur mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad īsti varbūt tas mūsu padoms ir pa mazu, neesam pie tevis atsūtījuši, kas cilvēkam pie slodzes nevis paaugstinās asinsspiediens, bet nokrīt. Un puls krīt. Kā to var izskaidrot, kas notiek ar to cilvēku? Tas varbūt svarīgi ir viņa pozīcija. Svarīgi ir viņa pozīcija, vai viņš ir stāvs tajā brīdī, sēž, vai viņš guļ. Skrienot, piemēram, uzskrienot kalnā, puls nokrīt ļoti zems. Tad ir noteikti jāpārbauda pilna kardioloģijas, gan ehokardiogrāfijas slodzes tests jātaisa. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka sirdī kaut kur iespējams ir sliktāka apgāde. Es tagad tā mīnu, variants, tur var būt daudz un dažādi. Bet, ja, piemēram, tas ir vadīšanas centrs, tas sinus mezgls, kas dod impulsu sirdī vispār strādāt pareizā ritmā, un ja tas rajons, kas atbild par to, saņem sliktāku asinsriti, līdz ar to tad parādās kaut kādas sinus mezgla vājuma pazīmes. Šis noteikti, ja sirdsdarbības frekvence krīt, tad ir obligāti jāpārbaudās. Un ja asinsspiediens krīt, ja viņš slodzē nokrīt asinsspiediens. Pamainās pozīcija, cilvēks, piemēram, vingros paklājiņu, viņam ir kaut kādi spēka vingrinājumi un nokrīt asinsspiediens, bet pamainot pozīciju, pieceļoties, viņš ar laiku atjaunojās. Vai tur vajadzētu uzmanīties, vai vajadzētu Tad jautājums tās pozīcijas vingrojot, ja, piemēram, guļus stāvoklī ir tā kā viens un ceļoties augšā, bieži vien rodas tas ortostātiskais sindroms, ka tad ir ties reibons klāt. Tad vienmēr vajag starp pozīciju. Vienalga vai sēdas, vai uz ceļiem, vai kādu citu vingrojumu iedot pa starp pozīcijā. Citreiz cilvēki dzīvo ar pazeminātu asinsspiedienu. Tā ir tā 90-60, tā ir viņa norma. Visiem nav jābūt vienādiem. Svarīgi, vai tas rada kādas sūdzības. Tādas nieru apgādai, nieru asinsritei svarīgi, lai sistoliskais asinsspiediens būtu vismaz 80. Ja viņš ir 80 un zemāks, tad gan mēs sākam tādu kļūt tramīgi un tad skatīties. Bet mums nav tādu medikamentu, ar kuriem mēs varētu asinsspiedienu izolēti pacelt. Vienmēr sanāks, ka dzīsim arī sirdi, arī sirdsdarbību. Līdz ar to tad šeit vairāk ir tāds pareizs slodzes plānojums, kad saliek, kā ir jāiesāk slodze un kā ir jābeidz. Nevis tā kā vienkārši viss apstājos, vai vēl finišā kritu zemē vai kaut ko tādu. Iesildīšanās. Un noteikta līmeņa, bet ar atkal par precīziem pulsu zonām, kā jāatsildās. Un tad cilvēka ķermenis, viņš ļoti smuki ļaujās adaptēties. Aizņem apmēram 2-3 mēnešus, un to var mainīt.
nekas nav nemaz tik vienkārši, ne? Ka ir ļoti pie visa ir jāpiedomā un ir jāsako līdz pats galvenais savai pašu sajūtē. Elīna, kādus testus mēs fizioterapeiti varbūt var kaut ko nokomentēt par to, ko mēs daram ikdienā, ko mēs testējam, ko mēs skatāmies? Mēs jau vairāk noteikti pievēršam tiem muskuļiem, muskuļu darbībai, paskatāmies noteikti kustību kvalitāti, muskuļu spēku, izvērtējam kaut kādās pozīcijās stabilitāti, mobilitāti, tās lietas, kas tā kā ļaus mums kustēties, kādā stāvoklī locītavas un muskuļu sistēma ir. Un tas pēc tam, protams, arī, kad viņi uzsāk tos notiekumus, mēs arī sekojam līdzi, kā viņš jūtās, kā viņš izskatās, kā viņš komentē lietas, vai viņš var pakomentēt lietas. Ja? Jo tas viss arī liek domāt par to, ka varbūt vajag kaut kādu sadarbību, varbūt fizioterapeits nebūs vienīgais, ar kuru šim cilvēkam konkrētajam ir jāstrādā. Bet jā, tā ir tāda sekošana līdzi, skatīšanās vēl noteikti es teiktu, ka ļoti svarīgi izskaidrot tiem cilvēkiem to sākuma punktu, jo daudzi, kas par to sākšanu trenēties vispār ir stāsts tāds, ka cilvēkam gribās uzreiz, viņš ir beidzot saņēmies, viņam gribās visu sevi tajā ielikt un atdot. Un tad, manuprāt, arī tas, ka mēs ne par to testēšanu īsti runājot, bet ka mēs stāstam viņam un mācam, lai arī mēs nevaram notestēt tās pulsa zonas, tā kvalitīvi visu to viņam parādīt, mēs varam stāstīt, kā viņam ir jājūtās, kas viņam varbūt būs par daudz, un to visu arī izrunājot ar fizioterapeitu, arī rodas šī drošības sajūta cilvēkam, ka viņš vairāk saprot, ka viņš vairāk pieskata sevi, jo nebūs tā, ka visi uzreiz, viņi jau varbūt ir, pusgadu saņēmušies, lai atnāktu pie tā fizioterapeita, un tagad viņš labi, man te jāplāno, tagad sportārs, tagad tas, jo, manuprāt, ir svarīgi maksimāli iedot no sevis, jo arī mēs zinām, arī mēs kaut ko saprotam, arī no tām slodzēm un tiem visām tām sajūtām, kādas varbūt nebūtu īsti ok tajā treniņā, un tad šis padoms tajā brīdī mēs viņam varam varbūt ieteikt, ka laika gaitā vajadzētu, bet jāliek viņam pašam saprast, ka savā ķermenī ir jāklausās, ka tas nav tā, ka tas ķermenis, kā doktori tev teica, vienkārši, man tā ir, man tā vienmēr ir bijis, jo tā darīja īpaši tie cilvēki, kuri sāk šīs grupu nodarbības, ja, ka tā ir pirmā slodze, kas viņiem ir, viņi aiziet, viņi to, jā, tur bija jaudīgi, jā, bet man vienmēr tā ir, ka man tas pulss tur, tas ir manējais, ja. Vēl viena lieta, ko fizioterapeitam, manuprāt, ir uzreiz laicīgi jāizskaidro par atjaunošanos atgriežoties, ka, ko es arī stāstu par muskuļiem, ka šī fizioloģiskie procesi, viņi nenotiek treniņa laikā, viņi notiek pēc. Un ja mēs nedodam laiku, lai pēc tam tas muskulis saprast, kas notika, ļautu tiem procesiem notikt, vai tas ir augšana vai maksimālā spēka attīstīšana vienalga. Ja mēs nedodam laiku šiem procesiem, tur ir iekšā baigā nekārtība, ja, un mēs liekam tikai jaunu slodzi virsū, un tas arī ir stress ķermenim. Un patiesībā, ja tā kopējā ideja cilvēku, kāpēc parastais cilvēks, tāds nesportists, bet kurš grib pasportot, iet uz tiem treniņiem, lai viņa nervu sistēma jūtas mierīgāk, lai viņš var izturēt to ikdienas slodzi, lai viņš var visu dzīvi būt kaut kādā fiziskā aktivitātes līmenī, nevis tur lēnām palikt sēdošā dzīvesveidā arvien ilgākas stundas. Ja tā ideja, tad ir viņu apmācīt par to, kā viņš var tajā savā, kaut vai tā ir, stunda nedēļā, 2 stundas nedēļā lēnām, kā viņš to maksimumu var dabūt tajā stundā priekš sevis, nevis maucot, ja, uz pulsu 200 un es dabūju savu maksimumu, bet kāpēc ir tik svarīgi, ka tas maksimums varbūt ir tā riteņbraukšana lēnām šobrīd, un to mēs varam pastāstīt. Un tas mums ir jāpastāsta viņam, jo tad viņš sāk saprast. Vai mēs te runājam par to, ka cilvēki daudz iet uz spēku treniņiem, iet trenē, ja tādā tajā augstajā intensitātē, bet
tiem, kuriem ir varbūt laba tā bāze, kuri daudz šo izturība viņiem ir laba, vai varbūt tā, ka viņiem savukārt ir tā otra galējība, ja, ka viņiem pietrūkst kaut kas. Nu, kā mēs runājam, ka visam jābūt komplekss, visam jābūt gan tam, viss ir jāsliek kopā. Nu, piemēram, tie paši skrējēji, ja, ko mēs iesakam cilvēkiem, kuri, vai viņš var tikai skriet? Vai ar to pietiek? Tajā jautājumā tur daudz bija. Tur bija spēks, tur bija augstā intensitāte, tur bija skriešana. Un tā kā jāizschēmo tā. Tad, pirmkārt, spēka treniņi, tas neiet 1-1 ar augstu intensitāti. Tas arī būtu jāsaprot. Spēka treniņš tāds gudrs. Spēka treniņš, tur ir daudz citu nianšu, nevis augsta intensitāte, augsts pulss un kaut kas tāds. Tur ir jābūt atjaunošanās laikam starp tiem setiem. Ja? Nu, tur ir ļoti daudz noteikumu un tā nav nomaukšana, ja atkal tur maksimālā slodzē tikai tāpēc, ka tu paņēmi stieni rokās un nezini, cik reizes viņu pacēli virs galvas. Tas nenozīmē, ka tu trenē spēku, ja tu lieto kaut kādas jau, savu sagatavotības līmeni vienkārši ņem un dragā, bet vai tur notiek kaut kāda uzlabošanās, es neietu uzreiz apgalvot. Ja, tāpēc par skriešanu bija tas jautājums. Jā, jo cilvēki bieži saka, vai pietiek, kādas aktivitātes tu dari? Es skrienu tur 4 reizes nedēļā, vai ar to pietiek? Jā, atkal ka viņš tikai skrien, un tas ir tas viņa. Ir absolūti, manuprāt, ka cilvēks atrod, kas ir tā viņa lieta, jo atkal mums bišķītiņi tā jāsaprot, ka cilvēkam, kurš nav profesionāls sportists, viņam ir ģimene, viņam ir darbs, un tur ir jābūt kaut kādam integrējamam pasākumam, reāli integrējamam ikdienā. Un par skriešanu, es personīgi lieku to uzsvaru, vienmēr stāstu, ka spēka treniņš, tas ir jātīsta, jo ar ko tu skrien, tu neskrien tikai ar galvu, lai arī tajā brīdī tā liekas, tu skrien ar tiem muskuļiem. Tie ir tie, kas tev nodrošina to iespēju skriet. Un atkal mēs jau sākām par tiem patērniem, kā cilvēki skrien dažādi, un es arī piekrītu, ka nav tāds viens pareizi un viens perfekti labi, un tas ir galīgi garām, ja, ka cilvēki kaut kādu to savējo patērnu atrod, bet muskuļu spēks mums nodrošinās to, ka šī skriešana būs efektīvāka, ka amortizācija būs labāka, ka izturība arī būs labāka, jo tas muskulis būs trenēts slodzē, jo šīs te īpašības arī daktar sākumā minēja, jau ir ļoti daudz un dažādas, un mēs nevaram tikai vienā virzienā iet un cerēt, ka no tā mēs iegūsim visu, ka mēs paliksim spēcīgi skrienot, ka mēs paliksim labi kaut kādās ātrās tur intensitāšu mainīšanas slodzēs, mēs paliksim labi tajā, ko mēs darām, bet ķermenim jāmāc būt arī adaptīvu, tāpēc, ka tur notiek tās tur notiek to jauno sinapšu veidošanās, un tas ir svarīgi ielikt spēka treniņu. Ja tu esi skrējies 4 reizes nedēļā, varbūt tad vienu no tām jāvelt ir tam spēka treniņam. Ideāli būtu 3 spēka treniņi, bet vismaz klāt uz to slodzīti, lai vienkārši tos ķermenis var paskriet ilgtermiņā. Es daru tā, ka es skrienu, noskrienu savu treniņu stundu, kaut kuru reizi, kāds man treniņš, un pēc tam es vismaz 45 minūtes vingroju. Tie varbūt tās nav ļoti, ļoti tādi smagi spēka treniņi, bet tā ir parasta vingrošana, muskuļu aktivizācija, bet es ļoti domāju par tiem. Arvien vairāk jādomā, jo vairāk gadu, jo vairāk jādomā. Kā tos muskuļus uzturēt, gan to muskuļu masu uzturēt un spēku uzturēt un piekritīs. Jā, ka tam spēka treniņiem ir ļoti liela nozīme. Jā, un tad efektivitātei, gan tā skriešanas efektivitāte, vai pieņemsim cilvēki, viņi ir agrāk ir bijuši profesionāli sportisti, un viņi tagad izvēlas nūjot. Un man citreiz pārbaudot jāsaka, ziniet, diemžēl šī slodze jums tur apskābekļo uztur, bet viņi jūs nekādu netrenē. Un tas pat attiecās arī uz vingrošanu vai spēka vingrošanu. Ja cilvēks dara visu laiku tā kā ir komforta, tādā ērtā, es varu to kilogramu hantelu un pēc nedēļas arī varu, un pēc gada es arī varu kādu kilogramu hantelu, tad jau nav. Nav nekāds viens tāds ļoti interesants pētījums bija, kur bija rakstīts, kad salīdzināts vecuma grupas tieši ar spēka treniņu to slodzi. Ja jaunam cilvēkam, 20 gadniekam sanāk tā, ja viņš izdara vismaz 30% no spēka slodzes, viņš muskuļu masu uztur. Tādās programmas. Viņš izdara kaut vai mazumiņu, bet viņam muskuļu masa ir. Savukārt cilvēkam tā kā vidējā vecumā tas tā kā viņš dara, viņam uztur. Savukārt tie, kas ir sanāk 55+, tad sanāk, ja viņš izdara visu pilnu programmu,
tad viņam vienalga tā muskuļu masa viņam labi, ja izdodas noturēt. Līdz ar to viņam sanāk, ka viņam ir jādara plusā tas, kas ir viņa individuālais. Bet kā viņš to zina, kas viņam ir plusā? Tad atkal ir sadarbība ar kādu, kurš var novērtēt, vai tev pietiek. Jā, tāpēc tie objektīvie spēka testi ļoti svarīgi. Vēl varbūt jāpiemina tas, ka pavingrošana, muskuļu aktivizācija tā nebūs tieši uz muskuļu spēka attīstīšanu vērsta aktivitāte, jo muskuļu spēka attīstīšana no nervu sistēmas ir ļoti prasīgs pasākums. Tagad arī es, kad es vairāk uz to strādāju, es sajūtu, cik ļoti pēc tam ķermenis ir nogurs. Tā kā, ja tu to ieliec treniņa beigās, kā tas ir kaut kas, ko es padarīšu atsevišķi, diez vai tu dabūsi tos efektus, kas ir tieši uz spēku, jo tu jau esi iztērējis principā to savējo, piemēram, kādas tās distances, visticamāk jau kaut kādi vismaz 5 kilometri te būs, tas ir prasīgi no nervu sistēmas, un tad iet darīt nākamo no nervu sistēmas prasīgo lietu. Tur vienkārši, manuprāt, tā sevi nomocīt cilvēkam, kurš vēl dara 50 lietas, un ka tas nav viņa darbs un viņa profesija, tas ir bijis šķītiņi par daudz, manuprāt. Es tā arī kombinētu īsti. To profesionālā sportā. To izmanto, jā. Viņiem ir pēc treniņu fona, tagad sataisām turnīriņu. Profesionālam sportistam tas ir jo viņam ir jāpalielina robežas. Jā, tālina nogurums. Jā, tā kā labāk sadalīt dienas. Ja tieši uz spēku strādā vingrošanu, aktivizācija, jā, bet kaut ko paaktivizēt tos muskuļus, pastrādāt ar savu ķermeņa sajūtām telpā un kaut kādām aktivizācijām, jā, protams, bet arī pirms. Kāpēc ne? Iesildoties, jā. Bet, ja mēs runājam konkrēti par spēku attīstīšanu, pirmkārt jāsaprot, ka tā nebūs nekāda pastaiga pa pļavu un lēnām pacelāšu savēju 1 kilogramu hantlīt, un tas ir mans spēka treniņš bicepsam, tam ir jābūt izaicinājumam. Un to arī daudz cilvēku nesaprot, ka spēku mēs trenējam tad, kad tas ir izaicinājums, nevis, ka tas ir vienkārši, es tur šitajā cilāju tik, bet tur vairs nav tā izaicinājuma, tā tad nav to pārmaiņu. Par sporta traumām. Īsi, pavisam īsi, bet mēs jau esam daudz izrunājuši par to bāzi, par sagatavošanos, par to, kā mums ķermenis jāsagatavo. Ko tu redz, kas ir biežākās sporta traumas tieši hobiju sportistiem? Kas pie tevis nonāk uz biežāk? Biežāk nonāk tie, kas varējuši pirms 5-10 gadiem kaut ko, un atsākot, viņi tagad grib to pašu stieni, to pašu svaru, to pašu hanteli, tā teikt, jā. To pašu intensīvo nodarbību ar spēka elementiem. Tādi lielākie, ko es esmu redzējis no stieņa celšanas, salauzts atslēgas kauls, norauts divgalvanais muskulis augšdalmām. Tādas lielas, nopietnas lietas. Ja? Bet daudz ir tā, ka ja tā kustība, tehnika nav pareizi nostādīta sākumā, tad sanāk, ka tā kustība daļēji tā kā kompensēta. Un līdz ar to tiek pārslogotas citas sistēmas, citi muskuļu grupas vai locītavs. Un līdz ar to tad cilvēks nāk, reku, man es te daru, un viss bija forši, un tagad klikšķi, un pēkšņi man tagad sāp. Nevar roku virs galvas pacelt vai vēl kaut ko. Jā, tā kā tādas pārslodzes traumas, kas īstenībā ir iekrātas dēļ nepareizas tehnikas vai neatbilstošu muskuļu. Tās nav notikušas vienā dienā, bet tās ir notikušas ilgākā laikā, vai ne? Šī trauma, tas plīsums vai kaut kāds stresa lūzums, vai ne? Jā. Ka tas ir ilgstoši, tas nav vienas dienas, tas nav tā, ka pagriezu kāju vai man kaut kas uzkrita virsū, ja? Bet tas ir ilgstošs pārslodzes rezultāts. Jā, tas pats skrējējiem attiecībā uz kājām, bet tiem, kas spēka vingrojumos, tiem attiecībā uz pleciem, augšdalmiem, rokām. Kā izvairīties? Trenēties gudrāk. Jā. Piedomāt, atrast kādu, kurš tev parādīs tiešām, tīpaši, ja tu jau jūti, ka kaut kas nav. Kaut kā es tur jocīgi jūtos, paceļot to hanteli virs galvas, kaut kā, nezinu, vai trapeci tur savalkās. Vai stienas iet šķībi un tā labā roka tikai kaut kā šķībi, ja? Vai pienā jūt, ka man tas krekliņš, tu tā šķībi, tā spoguli izskatās. Tā, kaut kādas tādas, vienkārši ieraudzīt sevi. Kaut ko kompensē, jā, es arī parasti cilvēkiem iesaku skatieties spogulī. Skatieties spogulī, jo tikai mums tā šķiet, ka mēs daram simetriski, bet īstenībā nav. Ļoti asimetrisks ķermenis, un viņš izvairās. Es atvainojos, ka es tev pārtraucu, bet par audu pārslodzi, jo ne jau pati tā tehnika, ne jau tas, ka tu tur saliecies to vienu pusi, bet tas, cik daudz dabū tā viena puse slodzi, cik audiem ir jāpārvar tā pretestība tajā pusē, nokompensēt to otru.
tur ļoti mainās, vai tu esi tā stabili zemām kājām, vai tu tomēr saliecies uz to vienu pusi, kā varbūt sargājot nedaudz sāpošo plecu no kaut kāda sēdošā darba pie datora. Tas viss, varbūt tajā brīdī kaut kādā, tīpaši, ka tu aizies to grupu termiņu, tu tā paturi kaut kādā līmenī, ka tu zini, bet, gribās izrādīties tiem cilvēkiem. Negribās piedomāt, bet tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ja tu to laicīgi savāc un laicīgi saproti un laicīgi piefiksē, pēc tam tu nebūvē neattīst kaut kādas spējas jau uz kompensācijas paterniem. Noslēgumā man ir tādi ātrie jautājumi jums, uz kura atbildam īsi, ātri, kodolīgi. Ja? Sandra, viens izmeklējums, ko hobija sportisti izdara par vēlu? Ļoti bieži tas ir kardiopulmonālais slodzes tests, tāpēc, kad viņi ir vairāk uz sasniegumiem vērsti, bieži vien viņiem nav laika treniņiem, viņi darbojas no sacensībām uz sacensībām, līdz ar to viņiem liekas, tas sasniegums ir tas svarīgais. Viņi atstāja savu ķermeni otrā plānā. Elīna, viens vingrinājums, ko vajadzētu darīt ikvienam. Wow. Kurš ir tas vingrinājums? Ātrā atbild, viens vingrinājums. Labi, mēs šodien pieskārāmies diafragmai, tā kā es teiktu, ka tas varētu būt šās diafragmas trenējošs vingrinājums, kur mēs ieelpojam 2 sekundes un izelpu veicam 4 sekundes, bet iedomājoties, ka mēs elpojam caur salmiņu. Un, protams, bez visa šitā smuki mēģinot sajust, kāda notiek tā 360 grādu krūškuru ekskursija šeit, pie apakšējām ribām, jo tā ir telpiska struktūra, atcerēsimies, nevis kustība notiek tikai šāda. Un izelpas beigās uztaisīt 2-3 sekundžu pauzīti. Ja? Jo tas ir tas atkal nervu sistēmas skrējiens. Vai nākamo, mums jāmācas nomierināties. Ja? Labi. Viena lieta, ko nekad nevajadzētu nekādā gadījumā tādam hobija sportistam ignorēt. Sāpes krūškurvi. Okay. Kļūda, kur tu redzēji hobiju sportistos visbiežāk? Nesaprašana, kāpēc tu tur esi ieradies. Paldies! Milzīgs paldies, ka man liekas, mums tā saruna varētu vēl turpināties stundām ilgi, vai ne? Bet to jācēr arī kaut kas citām reizēm, gan jau, ka mēs atkal kaut kad tiksimies, jo šī Madafizio sarunu mērķis ir nokļūt tuvāk tam parastajam cilvēkam, kuram ir vajadzīgs paskaidrot, ir vajadzīgs izstāstīt, vienkārši izstāstīt, un lai viņš nebaidās no tā, ka taisīt slodzes testu sporta laboratorijā, tas nav tikai sportistam, tas nav tikai profesionālam sportistam, bet tas ir jebkuram, kurš grib kaut ko darīt un kurš grib rūpēties par savu veselību, vai ne? Un tā ar visām lietām, ka fizioterapeits ir atbalsta persona, kas palīdzēs nokļūt kaut kur kādi katram ir tie mērķi, vai ne? Un nebaidīties arī sākt ar to zemāko līmeni. Un nebaidīties uzzināt. Un ka nav visiem uzreiz jāsāk ar kaut kādiem augstiem sasniegumiem, nav visiem jāsāk ar maratonu, nav visiem jāsāk ar augsts intensitātes treniņiem, ir jāsāk ar pamatiem, un no pamatiem viss rodās. Paldies jums! Tiekamies jau citā reizē! Ja jūs klausījāties šo podkāstu un jums šī informācija likās noderīga, tad aicinu jūs piesakot Madafizio sociālajiem tīkliem, Instagram un TikTok, kur mēs sniedzam vēl dažādus padomus par to, kā rūpēties par savu veselību un kā rast risinājumu dažādās ar veselību saistītās situācijās.